ka viņš noderētu. Ļoti labs sākums video. Sestdienas rīts, man rīts, dienas vidus. Jurģis meklē lāzeru, Noreks rados apstīties, vai mēs esam kaut ko izdarījuši. Neesam. Vakardienas kaudz ar makaroniem. Kāds bija reāli mums atstājis normālu īsteregu? Tātad paņēmis visus galvenos plusus, satins vienā buntītē un noslēpis. Kāpēc? Nezinu, bet Vitols to atrada. Viss mums to izskatījā. Saved visas liekas detaļas, eļļas un visādas citas sīkums, kas trūka. Gribētos kādreiz eļļu arī nepirkt. Bet labi, tas laikam nav iespējams. Viss šai dzīvē ir iespējams. Pilnīgi viss. Tīrīsim, mazgāsim motoru telpu, jāatzīmē visi štekeri un drīzumā jau iekšā motoru. Nu, Marek, kas tas ir? Oriņķis. Cik maksā oriņķīši pēc 2 sestdienā? Padārgi. Oriņķīši sestdienā pēc 2 maksā 55 eiro par izsaukumu. Šautauts Hidroskandam, bet viss mums sanāca ļoti labi. Plus mums vakardienas situācija šī, viņai ir atbraukuši 2 risinājumi. Risinājums no B sērijas EK un risinājums no D sērijas. It kā zinoši cilvēki šajā gadījumā šautauts Novī no Honda kluba saka, ka šis risinājums būs īstais. To mēs noskaidrosim. Viņam tikai jāuztais refurbishments. Pa to laiku Jurģis vēl joprojām nemīl Hondas. Bet za to es esmu paēdis. Jā, tātad. Un atkal kārtējo dienu pēc kārtas Jurģis nepasūta arī man ēst. Es sūtīšu atsevišķi. Mēs nevaram paēst kā ģimeni kopā. Bet to laiku mums ir kas sāks jaukt nost kaut kādu piekarstu daļu. Kas mums ir skaidrs, kaut kas mums beigts, ja? Jā, šādi. Man ir mīļāka atbildi. Šādi izstās Honda un apakšu. Roberts paspēdīs bremzes, es pafilmēšu. Valdīs pēc bremzes. Robert, ie paspēd bremzes. Kamēr acis sprāks vārā. Izjūk un miež. Tātad, ko mēs atklājām? Mainot šķidrumu. Kad tek! Nē, spiedu vienkārši. Tur, ja? Man ir neloģisks auguma sadalījums. Tur, ja? Un vairs laikam netek. Pagaidām. Vērti? Tu šito spiedzi. Es noteikti ieliktu mazliet savādāk krēslu priekš sevi. Bet es domāju, ka ir ok. Būs ok. Ok. Mazās mašīnās ir grūti ievietoties. Iedoties makapēdē. Abi divi ar izgāstiem vēderiem vienkārši tik skaisti. Es uzvilcu tādu krekli, kurā es nedrīkstu izgāzt vēderu. Tad ievilkts atkal baigais. Tev vajag teikt, ka tas jau ir ievilkts. Tagad ir ievilkts. Nē. Tāpat laikā, kamēr tur ir autosporta podcasts, mums ir virsū sajūgs jau. Īstenībā bija situācija, kur Jurģis ar Mareku profesionāli atrisināja. Tagad ir vieta gan eļļas kūrim, gan spiediena sensoram. Vai ne, Jurģi? Tuvāk un tuvāk momentam, kad šis te brīnums dosies iekšā. Pa to laiku es saliku apakaļ salonu, Vitols uztaisīja pēdējos vadiņus. Mēs nokonfigurējām dašu. Dašu parādīšu vēlāk. Un, es samontēju riepas. Te mēs braucam ar tādiem pašiem nankangiem kā 325. Tikai maziņākiem. Palīgs galvenais. Tā izskatās. Kārbi klāt. Kārbi ir klāt un bērns arī klāt. Bērns laikti ir. Viņš ir iepriekšējās. Ankulis pievilks tūlīt kārbu uz galvu. Tev rekur uz kārbas ir Darts Veiders. The force is with you, young Skywalker. Interesanti. Kaut kā vismaz viena joka šajā visā stāstā. Bet jā, tas brauks tur. Jā. Mēs pat meklējam, kā viņu nostiprināt un ielikt. Principā, happy. Liekam iekšā motoru. Kā ies, redzēsim.
Mēs īsti iepriekš nenofilmējām to, kad motors ir iekšā. Motors patiešām ir iekšā, bet no tā sākās nākamie drawbacki. Sapratām to, ka mums nav stūrpaspēnē kronsteins, bet labi, tas uz pirmo dienu uz stendu īsti nav vajadzīgs. Nākamais solis, ko mēs sapratām, kas jau ir izņemts. Sajūga cilindrs, jā, tā mums nav galvenā. To mēs laikam tūlītās uzrēnimēsim. Jurģis ir gandrīz pabeidzis degvielas trubas. Tas mums būs. Neiet tik viegli, kā bija plānots. Dienas vajag, acīm redzam, vairāk vajadzēja, bet ir tieši tā, kā bija. Mēs kaut ko tiksim galā. Mēs esam te. Pulkstenis ir kaut kādi gandrīz 11 sestdienas vakarā. Pirmdien bija paredzēts stends. Visticamāk, ka pirmdien stenda nebūs. Stends būs otrdien. Anyways, turpinam strādāt. Motors ir iekšā, puses ir iekšā. Sākam taisīt eļas kulera trubas. Kur pirmais mokaps jau. Nomainījām sandviču dēļ, tā arī mainam arī trubas. Visi virsū lielākā daļa būs jātaisa izpūtējs. Ielikām smūku keramikā uztaisīt kolektoru. Saprast, vai izpūtējs dara. Tur kaut kāds izpūtējs bija taisīts, bet nedara. Kaut kā savādāk. Ne flancis dara, ne truba dara. 2 naktī. Sprint diena numur 2 galā. Rīt būs vēl viena gara diena. Jā, ļoti liels nogurums. Vairs galīgi nedomājās, šīs ir kļūst par bezjēdzīgām stundām. Tā kā turpinam rīt. Labrīt! Svētdienas rīts. Honda vēl joprojām ir turpat, kur viņi ir. Šodien mums ir Edgars palīgā, Jurģim ir bērnu diena. Jā. Problēmas tās pašas, kas vakarnakt. Darbi, kas vēl jāizdara tie paši, kas pagājuši nakti. Beidzot pienāca tas laiks, kad jānoplēš liels kartonu gabals un jāsaraksta visi atlikušie darāmie darbi. Tā, finishing kartons visām mašīnām vienmēr tāds ir bijis. Jā. Mareks ir atradis kronšteinus stūrpastiprinātājiem. Tā, mums ir izpūtējis eļļas, trubas, vadi, zondes kalibrēšana, dzēsēšanas sistēma, uz ventilators, boltu čeks, ieplūde, mapu kalibrācija, jostas, pusas, celiņas siksnes. Ko maucu vienkārši pēc fakta? Man liekas, ka es laika gaitā vienkārši pierakstīšu vairāk. Ok, let's go. Tā kā no viena gala krītās saraksts, no otru viņš turpinās. Jā, tā visticamāk arī būs, bet jāsāk ar to, ka jāpievāc šī teritorija, jānolaiž un lejādīt. Jā, mēs esam tāpat, kur vakar pabeidzām. Pirms izpūtēja un pāris vadiem vēl man ir jāuztaisa tagad vats priekš starteri no ģeneratora, no šejienes uz turieni. Es biju manā savā mīļākajā veikalā Māja dārzam autosportam un nopirku vadu, kurš viņa lika, es tagad vairs nezinu, bet jā, to es tūlītās uzgriezīšu un uzkripēšu. Meanwhile. Brauca, un mums ir izpūtēja plāns. Nepareiz materiāli, bet ir. Bet mēs neesam rasisti pret melniem materiāliem. Šitā. Tad ar to mums būs gabaliņš trubas un nebūs trakas šūs, būs tikai viena detaļa, ko saliek kopā. Jā, ka šī tik daudz trūkst, bet tas būs jauns. Kaut kur jau ir flāns. Jurģis viss izglābs. Tas skaidrs. Jā, principā izglāba ar savu ierašanos. Būtu es arī iemācījies to plazmu kaut ko izgriezt. Jā, bet tagad tas ir. Vai man būtu sanācis, to mēs nezinām. Pataisno no lidostas, es pataisno no Japāna. Jā. Tarā! Skaties, kāds pasūtījums. Vēl silti? Vēl silti. Pačam? Tiešām silti. Man liekas, ka ir īstie. Ja pasūtītājs nepievīla. Tagad šits taču ir. Šits ir augšējais. Jā. Un šits ir apakšējais. Šitā vajadzētu būt. Baigi vecas slādes nācās parakt. Tas, ka tu ieliki kastītē un pavūkā. Kā, pasties, es pat maiciņu nopirku, viens Japānā, pasties.
Tu esi cilvēks sēdējis domājis. Jā, jautājums, vai viņš neatdursies tās Iekško? kolektoru. Man liekas, ka būs foršāk, ja mēs palaistu lejā. Šito noliekam te. Vai tās skrūves nav par īsu? Nu, ar divas pusēm, bet izskatās, ka mēs esam tēmā. Tuvāk rūkšanai vienkārši. Nē, mēs vienam. Šits nav tuvāk. Viņš būtu rūcis tieši tāpatās bez. Roberts zvana. Jā, baigi nē. Jā, kaut kāds tāds citas jaunais pols. Jā, mēs runājam. Jā, ko mēs esam izdarījuši? Neko neesam likt. Jā, mēs esam puses izsītrojuši. Jā. Celiņš tiksnes. Jostas. Kaut ko esam izdarījuši. Knapi palien cilvēks apakšā šitā skrūvē, ķipa pietiek, viss, ja? Jā. Tam skatās uz pirkstiem. Var dabūt tur, pašā stūrī pie izlēnes. Ar 22 arī var dabūt. Gribās. Vispār tā kā paredzēts sanāca. Par zondi. Vai vispār? Var izpūtēji. Čotka tā no rūpnīcas. Radiators ir. Jā, tur vēl tā vieta, vajag tāda eļaina. Kura? Tev virs galvas tur. Jā, tas viss tur kārtībā. Tā, vajadzētu kaut kā palaist. Ko tu gribēji ar atgriezieniem darīt? Šķilt. Cilindrā lies? Nē. Par kam gribi šķilt? Eļiņu uzpumpējam? Nu, ķipa, tu stāv blakām, kā tā var izdarīt, ka neuzpumpēs spiedienu. Ja tu būtu prom, tad varētu darbināt uzreiz. Mums ir ļoti šāks akumulātors, es ticamāk. Nav kaut kas spuri. Vajag booster. Kur mums ir eļas spiediens? Nulle vēl. Vēl nav. Zāles pļāvē akumulātors. Izmērs ir pareizais. Tik maksāja? Kē? Jā, Cita lieta. Baterija nerāda spiedienu. Kāpēc, lai rādītu, tu vēl neesi uzpumpējis? Tas ir piedomājies. Dod tik klusēt. Tev ir jāpiecina filtrs, jāpiecina radiators, trūkas, galva, viss kanāli. Pietiks. Nemoc starter tik ļoti. Pagaidi mazliet. Jādarbina un jāslāpē. Motorists ir runājās. Kas tur īsti jādara ir? Mareks iet Rīgas mājas tālāk. Kas tur īsti ir jādara? Mēs viņu darbinām. Davai es iziešu. Un tad jūs uzšķiļat. Bet es tā esmu darījis. Maz nešaubos. Maucam? Tu pieliki jau devēju? Tas taču ir Japāns. Jā, Viņš pielika devēju. Nu šķiņ. Degvielas spiediens ir vispār? Jā. Dihti. Svaičādi jāpārbauda. Rāds kopējs rūs. Nepārāk skaisti, bet rūts. Viņam, man liekas, datoru būšana šobrīd nepatīk līdz galam. Valda šķiņa. Nē, tā nevajag. Viņš jau nograb, es atvainojos. Uzgrabināja jau. Bišķi tikai. Tas tak nav nekā. Kas tās par jūsu dēļas metodēm drastiskajām? Tā ir ātrā metode pārbaudīt, vai degviela pa maz vai pa daudz. Krosā pilnībā vaļā, bet nelec. Marek, svečot tiešām varētu. Jā, svečot varētu. Bet vajadzētu pārliecināties vienkārši. Gan drīz uz 4 rūdz. Tas viss steigā notikās, bet spriežot pēc klīnera iepūšanas, Lūdzu, nefilmē, Marek. klausījās, ka viņam patika. Tīri labi. Valdi. Nu, motori viņam patikās, kad vītos iepūta tur bišķiņa klīneri. Kas mums ir ar degvielu? Kaut kas nav. Te viss ir. Visur viss ir, un gan jau, ka tu ir trūks, tā kā pienākās. PIM 9995, PIM voltu 2,8. Interesanti, ka viņi ir ierakstīti vispār bez scalinga. Viņai ir option 2, kuram ir kaut kādi ārprātīgākie rādītāji, fiksētie rādītāji.
Bet pa manam vecajam mapam vajadzēja būt pie mašīnas kaut kur, kur viņš ir palicis. Bet viņš varētu būt bijis ordinālais. Kaut ko bakstam, gan jau sabakstīsim. Treknīts tā kā tāds, ne? Bet rūts. Kur mums laiž garām izplūdes gāzes? Kaut kas te baigi uzpulkšķēja, ne? Kā tik nebūs cauri, Un Gofra varētu būt caura. Dzīvi pieredzējusi Gofra. Kāpēc man liekas, ka viņš... Kurš tad dzīves ir? Nezinu. Nu, Marek, kas ir? Enerģija ir. Mums nav viens cilindrs vai divi. Nevar zināt. Aizdomas uz veco labo sprauslu efektivitāti. Jo? Sprausls nenopirk šits cilvēks. Nu, pirksim tagad. Trezņā kaut ko rūts, bet... Meklēsim sprauslas pagaidām. Aizset ar gaisu ciet. Gribu darīt. Svētdienas vakars. Varētu domāt, ka pabeidzām, bet nē. Tā kā stūrs sūknis un vajag jaunas sprauslas. Tas tā kā ir skaidrs, bet izstās labi. Aptuveni šādi. Uz saviem ritiņiem, normāla augstumā, ar pareizajām riepām. Labi, priekš varētu būt zemāk, bet to mēs sapratīsim vēlāk. Bet... Un daļai rūts. Uz cik cilindriem? Kādi 2 točki bija. Bet jā, izstās jau pavisam vairāk pēc mašīnas. Pirmo reizi mēs redzam ar visām detaļām viņu un dizainā, jāpastās no otras puses arī. Jā, un kāpēc viņa arī izstās no aizmugures. Arī krēsls saregulēts un estīvi jau mēs esam tuvāk realitātei. Turpinam rītā, mainām sprauslas, skatāmies, kas ar stūres pastiprinātāju un gatavojamies stendam otrdien. Tātad... Kā bija? Tas Mārtiņa rītiņa teiciens, ja leduskapī nekā nav, tad leduskapī tomēr kaut kas ir. Tad ņemam Porsche sprauslas, jā? Porsche sprauslas un sariņķosim kaut ko uztaisīsim. Brauciens uz Interkāri vainagojies ar Porsche sprauslām. Izstāsta, ka pēc kādas dažām stundām būs degviela, stabila degviela un visos cilindros. Ļoti, ka darbībā neko mēs neizdarījām, bet iekur jau saukt. Jauni inžektori. Jauni un visdrīzāk strādājoši. Jāieliek ir cits softs bišķiņ un būs labi. Jep. Nu, mēģinam. Kas tas bija? Es nezinu. Bet rūca skaisti. Kaut kāda gāzīt viņu jāiedod. Neko tu neredz, bet iet nerūc dievgaitā, bet... Nu jau rūc. Nu jau rūc. Bija arī... Pagāzē. Marek nelaiž vaļā, neskatoties to, kad... It kā ir. Jā. Bet mēs esam tālu no visa, gan no beigām, gan no sākuma. Izpūtēsim nost vēlreiz, un ir jau apakaļ pirmā daļa, tāpēc, kad ir jauna Gofra, ko mēs sapratām iedarbināt, ka viņi laiž garām. Te būs vēl viens bunduls, jo pērnām vienkārši. Un te būs tas pats viss paliks. Interesants pozīcija ir tā, kad kāds bija aizmirsis mājās stabilizātoru un nemaz par to nebija iedomājies. Tagad mums ir aizmugurējis stabilizators. Un nekas nav atcelts rītā, vēl joprojām 9:30 ir stends. Te ir last minute seriāla ports. Vispār, jā, nu jau mašīna rūc ļoti patīkami. Bija 2 eļas noplūdes, viņas tika atrisinātas, tecēja mums. Konektoriņš tur viņu neredz, jā, tur. Un savilkās viens no ainiem priekš eļas kūlera. Tā kā, jā, bet tā savādāk viss ļoti labi. Viss rastīt, kāpēc mēs kolektoru noņēmām. Bet jā, mēs liekam apakaļ kolektoru, pārliecinājāmies par to, vai viņš dara. Blīvas piegulšanu. Jā. Labi, ka to izdarījām, bišķi kaut kur pūta garām, vajadzēja bišķi izlabot šo to. Tagad ir labi. Zonde arī ir nokalibrēta. Salikām analogus, tagad tikai viņi jāpieliek pie vadības bloka. Pa lielam virzamies. Viens solis priekš, 2 apakaļ. Tā teica Vītols, bet nu labi. Ir kaut kādi soļi arī uz priekšu. Pagaidām viss ir ok. Zinu, kā saka, labāk izdarīt laicīgi nekā gonka dienā. Nevajadzēja cauri izvērt. Tā drāts nemaz nekrist acīs.
Moto kanīns kačkanas Gucci versija. Visi ir saspringti. Mums ir jauna seja. Nevar būt cits kačs tā kā motu kanīņa. Nekā periodu korekti. Motu kanīņa tā ir tradīcija, tur nav variantu. Tā kā nekā cita nav. Vai izņemam no ledus kā klāsi. Nekur ir sagatavots. Analogā ieeja, datu logits, vats, principā gatavs jau rītdienai. Softiski esam gatavi rītdienas standam. Jāuzbrauc vēl šokar uz piekabas, vai es nezinu, rīt no rīta jābrauc uz piekabas. Jāsagatavo viss, rītā diezgan agri jābūt tur. Tā, esam teorētiski gatavi standam. Mašīna būs, jāizbrauc test drives. Valda kādu iespēju. Forši! Pētiks bija. Sausie testi teritorijā ir gan. Piekabe ir gatavā. Kraujam virsū, rīt no rīta stends. Labrīt. Jau kā jau standarts. Mēs esam aizgulējies. Stendu vēl paspējam 9:30. Būsim tur. Tagad ir 8:48. 10-15 minūtes līdz HGK un tad raucam uz HCR dainā. Kāds smuks sastāvs, ja? Labi, let's go. Raucam uz HCR. Kas par problēmām? Iešana. Kaut kas neiet. Tagad ir knikaks kaut kādu. Bet nesaka, ka tā nav. Tā ir. Kas tur nopirka? Tagad es sviedēju mērīt. Ja vajadzēja taču kaut ko uzbūvēt arī uz stendu, nevis visu izdarīt mājās. Kamerā ļoti sirmi. Vai tev Honda liek jau nosirmāt? Es nezinu, es nevaru atbildēt šādā. Kas tev tur puš krobi ir? Spiediens man ir. Bet? Es nezinu, kas man ir problēma. Bet ir problēma, ja? Jā. Tu aizsies kādu nošaut? Jā, aizdedz. Es varēju bišķi triplāk. Es spiedienu mērīt, tu sūdu.